Austrijas ziemas kurorta pilsētā Vorarlbergā un Lichtensteinā vakarā tika atklāta 12. Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde. Lielākais ziemas sporta veidu festivāls Eiropā kopā pulcēja 1600 jaunu atlētu no 45 valstīm. Latvija šajā formā ir pārstāvēta ar 24 sportistiem, kuri sacensties 5 no 8 olimpiādes sacensību programmā iekļautajiem sporta veidiem. Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes atklāšanas ceremonija vakar izvērtās kā krāšņa izrāde, kuras laikā notika dažādi muzikāli un mākslinieciski priekšnesumi. Atklāšanas ceremonija bija balstīta uz olimpisko tradīciju ievērošanu, svinīgā lāpas iededzināšana, olimpiskā karoga ienešana un pacelšana stadionā, zvērestu nodošana un delegāciju parāda. Latvijas jauniešu olimpiskā delegācija stadionā iesoļoja savos sarkanmelnajos formas tērpos, bet ap kaklu bija apsieta sarkanbaltsarkanās šalles. Komandas priekšgalā soļoja distanču slēpotājs Ralfs Eiduks, kuram tika tas gods atklāšanas ceremonijā nest Latvijas valsts karogu. Šodien uz starta stājās jau pirmie Latvijas olimpiskās komandas dalībnieki. Izcilu sniegumu Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes pirmajā sacensību dienā sasniedza daļslidotājs Denis Vasiljevs, kurš pēc īsās programmas ir izvirzījies līdera pozīcijās. Pēc īsās programmas 2. un 3. vietā pagaidām atrodas Ukrainas un Krievijas jaunie daļslidotāji. Tāpat ļoti atzīstamu sniegumu rādīja arī Angelīna Kučvaļska, kura pēc pirmās dienas ir augstajā 5. vietā. Izvēles programmu daļslidotāji aizvedīs trešdien. Snowboard krosa sacensības olimpiādas jaunajiem dalībniekiem notika trasē, kur iepriekš bija paredzēts aizvadīt pasaules kausa posmu. Līdz ar to trase bija sarežģīta un ar to tikt galā visi nespēja. Par to liecina, ka treniņu braucienos notika vairāki smagi kritieni. Par spīti tam mūsu sportisti ar to tika galā un Emīls Klaus Liepniņš pārvarēja pirmo kārtu un izstājās astotdaļfinālā. Savukārt jaunā Paula Anna Vītola tālāk par pirmo kārtu šoreiz netika. Kalnu slēpotāji šodien aizvadīja milzu slaloma sacensības. Labāko rezultātu sasniedza Klaus Rubenis, kurš 2 braucienu summā finišēja 53. vietā. Dāvis Zvejnieks ierindojās 55. pozīcijā, vietu zemāk 56. vietā finišēja Elvis Opmanis, bet kritienu 2. braucienā piedzīvoja Žaks Gedra. Distanču slēpošanas 10 km klasikas sacensībās Ralfs Eiduks ierindojās 73. vietā. Dzintars Daļeckis finišēja 84. vietā, bet Ojārs Vanaks finiša līniju sasniedza 84. pozīcijā. Meitenēm arī šajā reizē distancēs gāja smagi un labāko rezultātu 7,5 km klasikā no latvietēm sasniedza Karīna Petersone, kura finišēja 68. vietā. Marija Mičula ierindojās 70. pozīcijā, bet finišu nesasniedza Līna Nagle. Rīt uz startu izies biatlonisti un kalnu slēpotājs. Take a chance to reach the top. We're hanging tight.